Sēdieties uz brīdi, un tiešām uz brīdi, jo šodien būs tāds nedaudz citāds dievkalpojums, un tā būs tāda lieta, kur mēs slavēsim, es kādas pārdomas dalīšos, un tad mēs arī lūgsim. Un tas, ko arī Miķels teica par tādām dažādām emocijām, tas, ko es arī iedomājos, kad reizēm mēs samūstam, ja mēs vienlaikus jūtam divas dažādas, diezgan pretējas emocijas. Piemēram, prieks un skumjas. Ja mums ir prieks par to, ka mēs varam nākt kopā un mēs varbūt izbaudam vai pielūgsim vai kādas citas lietas, un tajā pat laikā mums varbūt skumjas par to, kas ir noticis, vai varbūt to, kas gaida priekšā mūs uztrauc. Un tas arī tā var būt. Un patiesībā, ja mēs lasām psalmus, tad bieži vien viņi ir tādi pretrunīgi. Bieži vien tur diezgan krasi var redzēt gan vienu, gan otru, kur ir tāds apgalvojums ticībā, un tad ir tāds izmisums sauciens. Un tad ir tādas žēlabas un gandrīz tādas sūdzības Dievam, un tad ir Dieva pasludināšana, ka viņš ir brīnišķīgs un tās lietas. Un tā ir tā daļa no mūsu dzīves, kam mēs arī ejam cauri. Un šodien es gribu tādos 4 soļos, ka mēs varam iziet cauri šim 142. Psalmam. Un tas daudzi tādi psalmi, tādi žēlabu psalmi vai gaušanās psalmi, ko mēs varam redzēt arī mūsu bībelēs un arī mūsu dzīvē. Ka ir tādi posmi, kurā mēs varbūt nejūtamies tādi, kā saka, priecīgi kristieši. Varbūt mēs esam dzirdējuši, ja tevī ir Kristus, tad tevī ir prieks. Un mēs redzam arī šajā psalmā. Un šie 4 soļi mēs iziesim cauri, un es ceru, ka tas jums arī palīdzēs ne tikai šodien pārdomāt kādas lietas, varbūt īpaši domājot par 23. gadu un to, kā tas ir bijis jūsu dzīvē, bet arī uz priekšu domājot, sastopoties ar kādiem izaicinājumiem, nākt Dieva klātbūtnē un būt kaut kādā ziņā mierā ar to, kā tu jūties, un uzticēt to Dievam. Un tas pirmais solis ir pievērsties Dievam. Arī šajā psalmā mēs lasām 2. pantā: skaļā balsī sauc uz kungu, skaļā balsī es kungu lūdzos. Tad psalma autors Dāvids, viņš vēršas pie Dieva, un mums ir dažādas lietas, ko mēs varam darīt, kad mums ir kaut kāds izmisums un grūtības. Mēs varam pačīkstēt saviem draugiem, tuvajiem cilvēkiem, un reizēm ir labi, vienkārši vajag izventilēties, kā saka. Mēs varam ierakstīt kaut ko nejauku vai kaut ko sociālos tīklos un tur izgāzt sevi un tad vēl saņemt kādu komentāru un tad vēlreiz izgāzt sevi un principā sevi tikai kurbulēt un nelaist to vaļā. Bet raksti mūs iedrošina, ka mēs varam tuvoties Dievam ar savu sāpi. Mēs varam doties Dievam ar to savu grūtumu, ar to savu nastu. Mēs varam nākt Dievu priekšā ar to, kas mūsos ir. Vēstulē Ebrejiem 10. nodaļa no 19. panta autors raksta: tā kā mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns dzīves ceļš, ko mums atvērs caur tempļa priekšskaru. Tas ir caur savu miesu, un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Nelokām paturēsim savus cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Mēs varam tuvoties Dievam ar to, kas mums ir. Mums nav jātiek ar sevi galā. Un mēs tuvojamies Dievam nevis tāpēc, ka mēs visi esam sapratuši, un mēs tagad varam nākt Dievu slavēt, un mēs visi esam arī tajā savā grūtajā situācijā salikuši pa plauktiņiem, izskaidrojuši. Mēs saprotam, kāpēc tas ir, mēs saprotam, kad tas beigsies, mēs zinām, ko mums šobrīd darīt. Bet mēs nākam pie Dieva, tāpēc, ka Kristus par mums ir nomiris. Varbūt mēs esam pilnīgi apjukuši, varbūt mēs esam pilnīgi izmisuši, varbūt mēs pat īsti nejūtam neko. Mēs esam gājuši visu kaut kam cauri atkal, ka mums sirds jau ir tāda trula. Mēs pat vairs tās emocijas nejūtam, ne tādas skaistās emocijas, baigi ne tādas zemās emocijas, bet mēs nākam pie Dieva vienkārši tāpēc, ka Kristus par mums ir nomiris. Vēstules Ebrejiem autors saka, mēs varam droši tuvoties Dievam. Mums nav jābaidās, ka mēs pateiksim vai izdarīsim kaut ko nepareizi. Un arī 51. psalmā ir rakstīts: kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute slavē tevi, jo tev upuri nav pa prātam.
mans sadedzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris Dievam ir satriekts gars. Satriektu, salauztu sirdi tu, Dievs, nenicināsi. Un arī šajā brīdī es gribu aicināt, ka mēs varam izmantot šo laiku un tuvoties Dievam. Turpat, kur tu esi, un varbūt, ja tev gribās nedaudz paiet malā, sāle, paldies Dievam, mums šeit ir liela, tu vari atrast kādu stūrīti, vienkārši dažas minūtes, kur tu vari vienkārši nākt pie Dieva. Un nedomā tik daudz par to, vai tu iesāksi lūkšanu pareizi vai nepareizi, ka tu vari vienkārši nākt pie Dieva tāds, kāds tu esi. Un to, kas ir tavā sirdī, to, kas ir tavās domās, tu vienkārši to vari Dievam teikt. Saka, Dievs, es nāku pie tevis. Izmantosim kādu laiku, un tad pēc kāda brītiņa arī Miķels mums atkal vadīs dziesmā, un tad mēs turpināsim šo 4 soļu iešanu. Un tad, kad mēs nākam pie Dievu, mēs reizēm nezinām, ko lūgt, un tad jūs varat piesaist uz mirkli. Mēs varbūt nezinām, ko lūgt un ko teikt, un tad reizēm palīdz Tēvreiz, mūsu Tēvs debesīs, reizēm palīdz lasīt kādus psalmus vai kādas citas lūkšanas. Bet tas, kas ir labi, ko mēs redzam arī šajā psalmā, ir tas, ka mēs varam izstāstīt Dievam, kā mēs patiesībā jūtamies. Un no 3. panta, 142. psalmā mēs lasām, izlej viņa priekšā savas žēlabas, izstāstu viņam bēdas. Kad gars apgurst manī, tik tu zini manu gaitu. Uz takas, kur staigāju, tu jau izlikuši cilpu. Paskaties man pa labi un redz neviena, kas mani atzītu. Mana paspārne zudusi, nevienam manis nerūp. Dāvids ir ļoti atklāts pret Dievu. Un nav jau tā, ka Dievs nezina. Dievs zina visas lietas, Dievs zina, cik mums mati uz galvas, viņš zina to, kas ir mūsu sirdī, viņš zina pat to, ko mēs pat nespējam noformulēt un izteikt. Bet viņš tik un tā ilgojas, ka tu to pasaki. Dievs vēlas šo sarunu ar tevi. Dievs vēlas, lai tu viņam atklājies, lai tu viņam uzticies. Dievs ir gatavs tevi uzklausīt. Un reizēm mūsu bilde par Dievu ir sagrozījusies, un mēs redzam Dievu kā kaut ko kā tālu, spēcīgu, jā, bet tālu tādu, kuram nerūp, vai kāds prasīgs skolotājs varbūt, vai kas tāds. Un īpaši brīžos, kad mēs varbūt ejam cauri kādam tumšam laikam, kur mēs paši savā ziņā esam vainīgi. Kaut kam, kas mūsu grēks, ko ir radījis. Un mēs apzināmies to, ka mēs esam tajā tumšajā vietā vismaz daļēji savas vainas dēļ, un tur mums ir bail, ko tad es Dievam teikšu, es taču pats esmu vainīgs. Un tāpat Dievs ilgojās, un viņš spēja just līdzi. Un patiesībā Dievs ir vienīgais, kurš tā patiesi spēja just līdzi, kurš tā patiesi spēja iedziļināties un saprast. Vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā no 14. panta ir rakstīts, mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdz mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēlot un saņemt žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Un reizēm ir ļoti labi, ja mēs varam sev atgādināt evaņģēliju.
Mēs varbūt baidamies to darīt, jo mums liekas, ka es sākšu attaisnot savu slikto rīcību. Es sākšu attaisnot to tumsu savā dzīvē. Es negribu, es gribu pārmaiņas, un es negribu to pieņemt, bet tas pirmais solis, lai mēs tiktu ārā no tās tumsas, ir viņu atzīt. Un ir labi, ja mēs varam viņu atzīt un atgādināt savu žēlstību. Tu neko nespēji izdarīt, lai Dievs tevi pieņemtu. Tu neko nespēji izdarīt, lai Dievs tevi mīlētu. Viņš jau tevi mīl. Un viņš tevi mīl tikpat ļoti kā tad, kad tu pirmo reizi nāci pie viņa ar grēku nožēlu. Viņš tevi mīl tikpat ļoti kā tad, kad tu kristījies un apliecināji savu ticību Dievam. Viņš tevi mīl tikpat ļoti kā tad, kad tu savā dedzībā kalpoji Dievam un biji gatavs visu sevi atstāt, lai sekot viņam. Viņš tevi mīl tikpat ļoti. Un ir vajadzīgs tāds brīdis, kur mēs varam nākt un vienkārši visu izlikt Dievu priekšā un teikt, Dievs, man atliek tikai un vienīgi paļauties uz Tavu žēlstību. Un šādi es jūtos, un šādi es domāju. Un reizēm mums grūti to noformulēt, tāpēc, ka no vienas puses mums ir šaubas un daudz jautājumu un neziņu, un no otras puses mums ir ticība. Mēs esam apņēmības pilni turpināt iet. Un no vienas puses mēs esam pateicīgi Dievam, jo mēs prātā zinām, ka mums būtu jābūt pateicīgiem. Viņš tik daudz mums labi ir darījis. Un no otras puses mēs esam ārkārtīgi neapmierināti ar tiem apstākļiem, kuros mēs esam. Un mums sāp, un mēs esam izmisuši, un mums trūkst gudrības. Un visas šīs lietas, viņas mēs varam teikt Dievam. Un mēs varam teikumu iesākt uz ticības pamatu un nobeigt pilnīgās žēlabās, vai otrādi mēs varam iesākt žēlabās un pabeigt savu teikumu uz ticības, vai mēs varam vienkārši palikt žēlabās. Dievs to pieņem, un tas ir tas, uz ko es gribu jūs arī tagad aicināt, ka tu turpat, kur tu esi, ka tu vari vienkārši Dievam teikt, kur tu esi, ko tu domā. Varbūt īpaši domājot par to, kas ir bijis aiz muguras, tās grūtības, tie izaicinājumi. Varbūt arī kādas lietas, no kurām tu jau bīsties jaunajā gadā, un tu zini, bāc, tas būs kaut kas, ar ko man būs jāsastopās. Es zinu, ka es nevaru no tā izbēgt, man tam būs jāiet cauri. Un ka tu šajā brīdī vari vienkārši to Dievam uzticēt. Vienkārši to Dievam pateikt. Un es iznesīšu arī, es aizmirsu, atvainojos, bet es to tagad izdarīšu. Es iznesīšu ārā no ofisa lapiņas vai blociņus un pildspalvas un nolikšu tur aizmugurē. Un ja šajā laikā jums gribas vienkārši kaut ko pierakstīt, jo citreiz ir vieglāk vienkārši rakstīt un grūti kaut ko pateikt, tad to jūs arī varat tagad darīt. Pēdējā laikā mēs gana daudz esam dzirdējuši, esi tāds, kāds tu esi. Un mēs to novērtējam cilvēkos. Es ceru, ka mēs paši arī cenšamies tādi būt paši, būt patiesi, būt reāli. Un arī šeit mēs uzticam Dievam, mēs sakam, Dievs, es esmu dusmīgs, es esmu sāpināts, esmu vīlies. Un reizēm tā problēma ir tā, ka mēs tajā paliekam. Mēs sakām, es vienkārši esmu īsts, es vienkārši esmu patiess, un mēs iestrēgstam tajā īstumā, tajā patiesumā. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs sekojam šim psalmista Dāvida piemēram, un kur mēs nevis vienkārši pasakam Dievam, kā mēs jūtamies, bet mēs arī lūdzam, lai Dievs iejaucas un palīdz. Ka mēs nevis vienkārši tikai pieņemam to realitāti, bet mēs lūdzam, lai Dievs iejaucas un lai viņš palīdz mums iet uz priekšu. Lai viņš ved mūs cauri tam, kam mēs ejam cauri, lai viņš mūs izved no tā ārā, lai viņš maina mūsu apstākļus. Un arī šeit mēs varam lasīt no 6. līdz 8. panta 1. daļai, joprojām 142. psalms. Es saucu uz tevi, kungs, es saku, tu mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē. Uzklausi manas vaimanas, esmu gauži nospiests. Glāb mani no maniem vajātājiem, tie par mani stiprāki. Izved mani no cietuma, ka var pateikties tavam vārdam.
Tad, kad mēs ciešam, kad mēs ejam cauri šai tumsai, šiem izaicinājumiem, grūtībām, tad raksti mums rāda, ka mums nav vienkārši tas jāpieņem, jāsaņemās un dzīvojam tālāk, ciešam. Bet mēs varam un patiesībā mēs tiekam mudināti Dievam ne tikai to uzticēt lūgšanā, bet arī lūgt, lai Dievs mums atbild. Jākaba vēstulē 1. nodaļas 5. pantā ir teikts, bet ja kādam no jums trūks gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem neko nepārmestams, un viņam taps dots. Man tas ļoti iedrošina, man reizēm liekas, es esmu mācītājs jau 10 gadus, es esmu kristietis jau vairāk kā 20 gadus, un tomēr man atkal un atkal ir kādas lietas, kuras man Dievam ir jālūdz. Man paliek kauns. Man paliek kauns, ka es joprojām tās lietas saku, vai es joprojām šaubos par kādām lietām, un es neesmu līdz galam sapratis. Un man iedrošina šo vārdu, kur Dievs saka, viņš vienam neko nepārmet. Viņš dod, tad, kad tu lūdz Dievam, viņš dod, viņš tev neko nepārmet. Vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā no 6. panta ir teikts, neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Un šo raksturvietu bieži vien mēs, es domāju, lasam citādāk. Ja? Kāds kaut ko saka, ka viņu uztrauc, mēs uzreiz gribam nocitēt, neesiet noraizējušies, nezūdieties nemaz. Ja mēs gribam tā kā pateikt, ko Dieva vārds saka, un beidz zūdīties. Ja? Bet te ir tā starpība, ko Pāvils raksta, bet jūsu vajadzības, lai top zināms Dievam, ikvienā lūgšanā pielūdzot Dievu ar pateicību. Viņš saka, jā, esiet pateicīgi, ieraugiet to, ko Dievs ir teicis, bet dariet zinām Dievam to, kas jums ir vajadzīgs, kas jums sāp, kas jūs uztrauc, par ko jūs esat noraizējušies. Un tur ir teikts, un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis. Vai tad Pāvils rakstītu, lai Dieva miers jūs pasargā, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis, ja mūsu sirdis nevajadzētu pasargāt? Saņemies, beidz stresot, nomierinies, uzticies Dievam. Ja? Nē, Pāvils redz, ka mūsu sirdis, mūsu domas uztraucas un pārdzīvo un sāp. Un viņš saka, metiet savas raizes. Tā kā nevis vienkārši kuliet uz riņķi, ja, kā reizēm, kas minēja ar piemēru par šo sociālajiem tīkliem, kur mēs ierakstām kādu raizi un kāds iekomentē, un tad mēs atbildam pretī un mēs kuļam uz riņķi, to nekur nenonākdami un tikai veidojam ar vien vairāk, ja putojam un duļķojam tos ūdeņus. Un viņš saka, nē, metiet to uz Dievu. Un miers, ko Dievs var iedot, ir lielāks nekā mūsu saprašana. Un mums liekas, es nezinu, kā šo situāciju var atrisināt. Es nezinu, kā kaut kas labs no tā var iznākt, bet es to vienalga uzticēšu Dievam. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā arī šie vārdi. Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Un tad mums reizēm liekas, tas tāds pārmetums, ko Jēzus saka. Ar tādu pārmetumu viņš saka, lūdziet, jūs par maz lūdziet, jums jālūdz vairāk, dariet vairāk, ejiet vairāk, darbojieties, saņemieties. Bet īstenībā mēs redzam, ko Jēzus ar to grib pateikt. Viņš saka, vai starp jums ir cilvēks, tas turpinājums. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūgs mājas, dos akmeni, vai ja tas lūgs zivi, dos tam čūsku. Un tad viņš saka, ja jūs ļauni būdami saviem bērniem dod labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debes Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Tas, ko Jēzus grib pateikt, tu droši vari lūgt, nevis tāpēc, ka tev ir jālūdz, saņemies, bet tāpēc, ka tev ir labs Tēvs debesīs, kurš grib tev dot. Kurš grib tev dot gudrību, kurš grib tev dot spēku, kurš grib tevi svētīt, kurš grib par tevi parūpēties. Tas nenozīmē, ka viņš dos tev visu, ko tu viņam vien pajautā, uz tādu svilpienu. Tas nenozīmē, ka tūlīt momentāli visi apstākļi mainīsies, tik līdz tu būsi sācis lūgt, bet ieraugi, ka tev ir dabas Tēvs, kurš tevi ļoti mīl un kurš dos tev to, kas tev ir labākais. Visas mūsu raizes, bāžas, uztraukums, bailes, sāpes. Dievs mums grib dot to, kas mums būs vislabākais. Kad mēs varam lūgt no Dieva, mēs varam drosmīgi lūgt no Dieva un saka, Dievs, man sāp, ciedini mani. Dievs, man trūkst, nodrošina mani. Dievs, es nezinu, vadi mani.
Dievs palīdz man, izrauj man. Un tas, ko es šajā brīdī gribu nedaudz pagriezt to citādāk, lai mēs neaizsēžamies. Un šajā lūkšana brīdī es gribu, lai jūs sadalāties pa 2 vai pa 3, ne vairāk. Mēs te neesam daudz. Un jums nav gāri viens otram jāstāsta, kas ir tas, par ko ir jālūdz, bet varbūt kādos pāris vārdos jūs varat viens otram uzticēt un lūdziet. Vienkārši lūdziet šajā brīdī viens par otru. Jūs varat aizlūgt viens par otru un prasīt Dievam, lai Dievs atbild. Un ieraudzīt to, ka mēs varam tādā veidā arī viens otru stiprināt, viens otru iedrošināt. Kad mēs esam lūguši viens par otru, lūguši Dievam, tad tas visgrūtākais solis, tas vissarežģītākais solis ir uzticēties. Uzticēties Dievam, ka Viņš savā gudrībā rīkosies. Un šajā psalmā mēs lasām tādu īsu teikumu, ko Dāvids raksta 8. panta 2. pusē. Pulcēsies taisnie ap mani, ja tu būsi man dāsns. Liekas tāda pusticība. Līdzīgi kā tad, kad Jēzus nokāpa no apskaidrošanas kalna ar mācekļiem, un kāds tēvs teica par bērniem, ja tu spēj, tad dziedini. Un Jēzus viņam saka, tu saki, ja spēju, daudz spēj tas, kurš tic, un viņš saka, es ticu, palīdz manai masticībai. Un reizēm mums jāatzīst, ka mūsu ticība ir tāda masticība. Mūsu ticība ir tāda masticība, un tad tas skan mums bieži vien kā tāda apsūdzība ausīs par to, ka, ja vien tev būtu ticība kā sinepa graudiņš, tu varētu teikt šim kalnam, viņš pārcelsies, un mēs jūtamies tādi vainīgi par to, ka mums nav šī ticība. Un tomēr ticība ir, mēs redzam arī šeit dāda, un liekas, tāda pusticība. Un citos psalmos, kā piemēram 140. psalmā, tepat atpakaļ 13. un 14. pants, zinu, kungs vedīs nabaga prāvu un iztiesās sērdientiesu. Tiešām taisnie pateiksies tavam vārdam, sirds skaidrie dzīvos tavā priekšā. Tas tāda izmisīga, līdzīgi kā tam tēvam, kur viņš lūdz, lai dziedina viņa bērnu. Saka, es ticu, palīdz manai masticībai. Un kaut kādā ziņā tā ticība, mēs reizēm domājam, ka tā ir tāda sajūta, tāda iekšēja pārliecība. Es ticu, es zinu, ka tā ir, es ticu. Bet patiesībā, man liekas, biežāk šī ticība ir mūsu izvēle reaģēt. Es jūtos tā, es eju cauri tam, un tomēr es rodu sevī spēku ticēt. Ja. Un bieži vien saka, ka ticība ir vājajiem, stiprie paši var. Un es domāju, tie cilvēki nav sapratuši, ko nozīmē ticēt Dievam. Ka patiesībā ir vajadzīga drosme un ir vajadzīgs spēks ticēt. Tad, kad tev apstākļi runā, apstākļi tev visapkārt saka kaut ko pilnīgi pretēju, pilnīgi kaut ko citu, ir vajadzīga drosme ticēt. Ir vajadzīga drosme uzticēties Dievam un iet uz priekšu. Un arī šajā psalmā mēs redzam, ka viss vēl nav beidzies. Ka Dāvidam ir šī cerība, šis skats, viņš saka, taisnie pulcēsies ap mani, būs risinājums. Man nav beigas vēl pienākušas. Dievs vēl nav teicis savu galavārdu. Un ir kāda bieži pārsteidzīgi lietot raksturvietu, ko mēs varbūt arī labu vēlēdam, varbūt pa labu un kreisi mētājam, bet tas ir no romiešiem, vēstules romiešiem 8. nodaļas 28. pants.
visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Un tas ir teikts rakstos, un es ticu, ka tas ir patiesi, bet tas nemaina to, ka reizēm man ir ārkārtīgi grūti ieraudzīt, kā kaut kas tik briesmīgs, tik sāpīgs, tik netaisnīgs var nākt man par labu. Un reizēm man jāatzīst, ka es sāku uzdot jautājumu, vai tad tiešām Dievs neredz, ka es arī viņu mīlu? Vai mana mīlestība ir nepietiekama? Es apzinos, ka mana mīlestība ir nepilnīga, jā, bet vai tiešām mana mīlestība neskaitās, ka Dievs to nevērš par labu? Un tam, ka mēs ejam cauri, bieži vien tajā brīdī ir grūti ticēt, ka Dievs to vērsīs par labu. Un tieši tāpēc uzticēšanās ir grūta. Tavas grūtības un varbūt pat tavas ciešanas, tā ir tava realitāte. Tas ir lielas un smagas tā tumsa, kurā tu esi, tā bezcerība, tās ilgas, tās sāpes, kas varbūt iet jau gadiem, ir tiešām smaga nasta. To nevajag noliegt un nevajag izlikties, ka tā nav. Nevajag uzpūst kaut kādu tādu mākslīgu garīgumu, kurš saka, nekas, tas mani neskar. Es taču zinu, ka Dievs visu saliks pa plauktiņiem. Mums nevajag vairīties atzīt to, ka mēs sastopamies ar lietām, kuras šķietam ir pārāk lielas priekš mums un pārāk smagas. Bet tad, kad mēs to atzīstam, mums vajag atzīt arī to, ka Dievs, kuram mēs ticam, ir liels. Un varbūt šobrīd to tā grūti satvert, bet Dievs ir lielāks par ikvienu tavu problēmu. Ka Dieva spēks, Dieva roka nav par īsu, kā Bībele saka, lai tev palīdzētu. Un Pāvils raksta vēstulē romiešiem, man patīk, kā viņš saka, es domāju. Pāvils, kurš ir ticības vīrs, kurš ir teoloģijas tāds, pamatlicējs, ja neskait Jēzu, viņš raksta, es domāju. Viņš neraksta, es esmu pārliecināts vai es zinu, viņš raksta, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums ir tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēla atklāsies godībā. Viņš saka, es domāju, es nezinu, es domāju. Viņš saka, visa radība gaida ilgas, tas stāvoklis, kurā mēs esam, tas ir ok. Un viens no veidiem, kā mēs varam gaidīt un kā mēs varam ticēt, ir lasīt psalmus un dziedāt Dievam dziesmas. Mums ar saviem vārdiem varbūt ir grūti izteikt to, ka Dievs ir labs, vai ka mēs paļaujamies, vai ka mēs ticam. Un tad citi ticīgie, kas ir gājuši pirms mums, ir kādas lietas ietēpuši vārdos, vai tā ir dziesma, vai psalms, vai rakstuvieta. Un kad mēs to lasam, tad mēs tādā ticībā to lasam un sakam, es arī redzu sevi tur. Es gribu, lai tas ir tas, kā es spētu reaģēt un pateikt. Un patiesa pielūgsme nav tad, kad pār ķermeni skrien skudriņas un es pielūdzot Dievu, sajūtu viņa klātbūtni, un tad mēs, wow, tas bija kaut kas pārdabisks. Un tā var būt patiesa pielūgsme, un tā var būt dāvana no Dieva. Ja Dievs tev tā ļauj izbaudīt to laiku, kad tu viņu pielūdz, bet būsim īsti patiesi, tas nav rādītājs patiesai pielūgsmei. Tas nav rādītājs, kad ja tu dziedi un tu piedzīvo, kā tev skudriņas skrien, tad tu esi kaut kādā mērā garīgāks par kādu citu, kurš vienkārši ir izmisumā un nesaprot. Patiesa pielūgsme ir tad, kad mēs esam patiesi. Kad mēs viņu pielūdzam par to, kas viņš ir, nevis par to, kā mēs jūtamies. Un tas nenozīmē, ka mēs ignorējam savus sajūtas vai izliekamies vai tēlojam, bet tas nozīmē, ka mēs ticībā virzam savu sirdi uz vietu, kur mēs varam Dievam uzticēties. Kur mēs vadām savu sirdi, mēs atgādinām savai sirdī, kur mēs varam teikt, es visu nesaprotu. Es visu nespēju izskaidrot, bet es uzticos, ka tu, Dievs, esi ne tikai liels un varens, bet es uzticos, ka tu mani mīli
un ka tu man izvedīsi tam cauri. Es uzticos.